Un tā, mīļie bērni, mums šodien ir jāpadomā par to, ko tad mēs gribam dzīvē sasniegt. Vispirms es pajautāšu tādu ļoti, ļoti konkrētu jautājumu. Vai kāds no jums mācās mūzikas skolā? Labi. Varbūt te ir kāds, kas grib mācīties mūzikas skolā. Ir, redzu vismaz 2 rokas. Šeit var redzēt uz ekrāna vienu meitenīti vārdā Irēna, kura arī ļoti, ļoti gribēja mācīties mūzikas skolā. Es pieņemu, ka katram no mums ir kaut kāds sapnis, kaut kāda doma, kaut kāds mērķis, ko mēs gribam dzīvē noteikti sasniegt, kaut ko darīt. Grib kāds pateikt, ko konkrētu gribi? Strādāt par pētnieci un vairākām lietām. Jā, paldies. Vēl kāds grib pateikt, lūdzu? Dzīvot nometnē. Šis sapnis piepildīsies pavisam drīz. Jā, lūk, bija kāda maza meitene. Viņa ļoti, ļoti gribēja spēlēt klavieres. Bet tā sanāca, ka vecāki neļāva, neticēja, ka viņi to var darīt. Un beigās meitene pieņēma lēmumu. Viņa aizskrēja pa klusok, vecākiem nezinot, uz muzikas skolu, uzzināja, kad tur ir iestāja eksāmeni. Un iestāja eksāmena dienā ieradās. Un tagad, kad komisija viņu pasauc, viņi tur stāv un uzstāda visādas jocīgas jautājumus. Kaut kā tur solfeģo ir un vēl kaut kas. Un viņi nezina, kas tas tāds īsti ir. Un beigās viņu mūzikas skolā neuzņēma. Un viņi tikai pēc tam vecākiem izstāstīja, es mēģināju tur iestāties, bet man nesanāca, man neļāva. Vecāki tā mēģināja ieklausīties. Ja jau tā grib tas bērns tā spēlēt tās klavieres, labi, tad dabūsim skolotāju, kas personīgi viņai mācīs. Un tā skolotāja arī mācīja, bet pie katra gadījuma, es ceru, ka šodien tā nedara, deva meitenei pa pirkstiem. Ja? Tu nepareizi dari, tev nesanāca. Ja? Un caur sāpēm viņa mācījās spēlēt. Tad, kad beidzās šī spēlēšanās ar mūzikas skolu un ar klavieres skolotāju, viņa turpināja pati mācīties. Viņa bija uzstādījusi sev mērķi, ka noteikti es gribu spēlēt klavieres. Un, zināt, viņai sāka sanākt. Pēc tam viņa sāka iet uz draudzi un ieraudzīja, ka draudzē ir ērģeles. Ir mums arī draudzē ērģeles. Re, kur viņas ir, vai ne? Ērģeles. Un viņa sacīja, un arī ērģeles es gribu spēlēt. Tad, kad es šodien šai mazai meitenei jautāju, vai viņas sapnis ir piepildījies, viņa tā vispirms mēģināja teikt, nē, tas ir šī stāsta sākums. Gribat zināt, kur ir tā mazā meitene? Mazā meitene, piecelies lūdzu. Tā ir mana mamma. Es viņai sacīju, ka mērķi viņa dzīvē sasniedz. Viņa iemācījās spēlēt klavieres. Viņa pēc tam kļuva draudzē par ērģelnieci. Daudzus 10 gadus viņa spēlēja ērģeles. Un tagad, kā 2 mēnešus atpakaļ, viņa man sacīja, mēs braucām uz dievkalpojumu, viņa man sēž blakus mašīnā, un viņa saka, es pa nakti sapņoju, ka es spēlēju ērģeles. Un es sapratu, ka man kaut kas ir jādara. Un tad, kādu mēnesi atpakaļ, mēs uzkāpām tur augšā pēc dievkalpojuma. Es atvēru vaļā, ieslēdzu un sacīju, tagad spēlē, lai sapnis piepildās. Zināt, mēs varam savus sapņus piepildīt, mērķus aizsniegt. Bet, zināt, ir vēl arī kāda cita persona, kurš pilnīgi noteikti vienmēr sasniegs savu mērķi. Jūs varat iedomāties, par ko es runāju? Kas tas ir? Dievs.
Dievs, Jēzus, viņš ir uzstādījis mērķi. Jā, starp citu, kāds tad ir Jēzus mērķis? Lai mēs būtu pie viņa. Jā, viņš grib mūs izglābt, viņš grib, lai mēs esam kopā. Un lūk, es izlasīšu jums Bībelē šādu rakstvietu. Cefaņas grāmata, 3. nodaļa, 17. pants. Tas Kungs, Dievs ir pie tevis, tavs spēcīgs glābējs. Viņš priecāsies par tevi, būs pret tevi mīļš, tev piedos, skaļi izpaudīs savu prieku par tevi. Citos tulkojumos ir rakstīts, ka viņš skaļi dziedās. Un Jesajas grāmatā 40. nodaļā ir sacīts, zināt, kā viņš darīs to skaļi dziedādams? Viņš savus jērus, savus jēriņus, tādus bērnus kā mūs, visus jūs un mūs, ņems uz savām rokām un ar prieku, kā tu sacīji, vedīs mūs uz mājām. Lai Dievs ielīgsmo mūs un liek mums priecāties par šo cerību, kur mums ir pilnīgi visiem maziem un lieliem bērniem. Paldies, ka klausījāties!